Sveiki! Šī ir otrā paciņa no Gearbest. Te tika pasūtīti dažādi sīkumi. Un tad skatīsimies, kas te ir iekšā. Tā, jau kaut ko redzam, un tad ņemsim pa vienam ārā. Ok, pulkstens. Šāds, lūk, pulkstens sieviešu. Diezgan simpātisks, jāsaka. Maksāja pāris dolāri. Tā. Tālāk mums ir helikopters. Nu, tāda mantiņa bērniem. Palaiž viņu ar gumiju gaisā, terlēt gaismiņa, un tā viņš lido. Tā. Tas ir vienkārši USB. Tāds vats. Tā kauduma. Tā. Tad mums ir iPhone austiņas. Nu kā tad bez iPhone austiņām? Protams, ka tas ir kopija un arī maksāja dažus dolāri. Šeit mums ir interesanta lieta. Vizītkarte nazis. Kā viņš mums te liekās? Hops. Hops. Un šādi lūk. Cik viņš as. Nu, ne pārāk. Es pat teiktu, ka viņš ir neas. Bet, nu, tāds vairāk tā kā prikols. Bet, runājot par nažiem, te ir viens, laikam, nazis, kam būtu jābūt kā nazim. Izskatās stilīgs, maksāja kāds 6 dolāri, un šim gan ir jābūt asam. Nu jā, šits arī ir. Tā, kur viņam ir kāda podziņa, vai kā viņš te taisās. Aizmugurē. Nu, šits tāds jau interesantāks kabats nazis, salīdzinot ar šito, kuram pat īsti nevar kartonu sadurt. Nu, varbūt sagriezt kaut ko mazliet var, bet, nu, salīdzinot ar šo. Nu, šits jau ir labāks variants. Tā, kas te vēl ir mums paciņā? Tā, vairāk nekā nav. Te ir divas interesantas Xiaomi lietiņas. Tātad tāds USB štekers. Ko viņš dara? Viņš, ja pareizi atminos, ir tā kā tāds Wi-Fi modems. Kaut kas tāds.
Xiaomi parasti ir kvalitatīvas, visas mantas. Un tāpēc šitam arī vajadzētu. Es aprakstā ielikšu linkus, varēsiet apskatīties, kas tie tādi viss ir. Un šis ir pa pāris dolāriem. Uz visām precēm aprakstā būs linki gaismiņu, LED gaismiņu USB. Viņi tā salokās. Kaut kur tā, kaut kas kamerā atslēdzās, tāpēc te ir powerbanks, ko es pasūtīju no iepriekšējās reizes. Diezgan labi kalpo. Vienīgais, kas bija kompaktā USB vacs, uzreiz beidza savu dzīvi. Tad, nu kā, vienkārši pievienojam. Hop. Diezgan spēcīga gaisma. No tādas lietiņas. Nu, šis maksāja kādi 4 dolāri vai 3. Šito var pirkt. Nāzi šo arī. Austiņas es nezinu, vai pat strādā, bet, nu, maksā kaut kādi 2-3 dolāri. Šo nāzi gan es nezinu, cik nu vērts, jo, nu, viņš neko negriež. Bet, nu, kā ir solīts, viņš ir vizītkartes izmērā. Paldies par uzmanību.